Sveiciens visiem! Sveiciens maniem jaunajiem miljonāriem, topošajiem miljonāriem, un šodien runāsim par miljonāru klubu. Kā jūs šeit varat nokļūt, kas priekš tam jums ir nepieciešams, jā, jo šodien mums arī bija intervija ar Sārmu un runājām tieši par to, ka daudzi gribētu pasīvu, daudzi gribētu, lai nauda nāk, kā saka, no pasīva, jā, lai no tā varētu dzīvot, bet, protams, lai būtu jums pasīvs, jums ir nepieciešams izveidot savu aktīvu, jā. Un līdz ar to, ir šīs te bailes, jā, bailes kaut ko darīt to, ko es varbūt neesmu darījis, bailes uzsākt kaut ko no jauna, bailes no kriptovalūtām, jā, tā tēma mums jau ir veca, var teikt, un visi tie, kas ir sapratuši, kas ir sadzirdējuši, visiem šobrīd ir gan kriptomaki, gan kartes, jā, jo tas vairs nav nekas īpašs, jā, ja vēl 3-4 gadus atpakaļ tā bija tēma, jā, kad daudzi man teica, Valda, tu mūs nebaidi ar savu kriptu, jā, tad, šobrīd viss ir pateicīgi tie vismaz, kas sadzirdēja, izdarīja, jā, jo viņiem ir šīs te iespējas. Ko pāriešu pie slaidiem, parādīšu, kā jūs varat tiešām kļūt par miljonāriem, jā, es nerunāju tur par rubļu miljonāriem vai vēl kaut kādiem, bet vārda tiešā nozīmē, jā, jo viss ir tīrākā matemātika, ir algoritms un, protams, ir instruments un ir iespējas. Es pāriešu tagad pie slaidiem. Smart klubs. Ko nozīmē smart klubs? Ja? Faktiski mums ir paveicies, ka mums šī informācija ir atnākusi, ja? Un tā nav kompānija, tas nav projekts, kā daudzi šobrīd domā un meklē, ja? Tas tiešām ir klubs, tā ir cilvēku apvienošanās kopienā, kura rada konkrēti savu mērķi. Ja? Un šobrīd smart klubs, uz ko mēs ejam, mums ir lieli mērķi, mēs gribam iespaidot kripto tirgu, bet par to visu pēc kārtas. Tātad smart kluba prezentācija, sveicu visus tos, kuri sadzirdēs, saredzēs un sajutīs sev šīs te jaunās vēsmas un iespējas. Sāciet veidot savu drošības spilvenu savām finansēm, jo tiešām daudziem šobrīd finanses, kā saka, dzied romanses, un ko dod klubs? Klubs īsā laikā maina daudziem šo te domāšanu, vispār domāšanu un saprašanu par finansēm, jā, tātad finanšu gramatika. Un šeit visi tie, kas ir sapratuši, šobrīd mums ir kontingents ļoti dažādi cilvēki, bet šis tik tiešām ir reāli iespējams ceļš uz jūsu pirmo miljonu, ja, vai miljoniem, jo es nebaidos no šiem te cipariem. Praktiski šodien runāsim par tēmu finanšu brīvība. Ja? Tātad finanses, kā mēs varam šobrīd veidot savu finansiālo portfeli, ja? Finanšu spilvenu, un ko nozīmē vispār saprašana un doma par to, kas ir finansiālā brīvība. Ja? Tā tad, protams, ir neatkarība, tā ir atbrīvošanās no dažādiem ierobežojumiem, tas ir jūsu brīvais laiks, kur jūs varat pavadīt kopā ar saviem, kā saka, tuvajiem un draugiem, un darīt to, kas jums tik tiešām patīk, ja? Jo daudzi šobrīd ir noguruši tieši no šīs te nemitīgās cīņas par izdzīvošanu, ja? Tātad darbs vairākās darba vietās, lai savilktu galus kopā, un vienalga nepietiek visam, kam gribētos. Ja? Tātad, faktiski šī ir jūsu neatkarība no tā, ko jūs šobrīd, kā saka, darat, ja? Tās nav 8 stundas vai pat vairāk darba diena, ja? Tās ir jaunas iespējas. Kas tad īsti ir finansiālā brīvība? Tātad šis ir stāvoklis, kad jūsu finanses darbojas jūsu labā. Tātad, praktiski vārdu tiešā nozīmē nauda strādā jūsu labā. Un jums ir pietiekami daudz līdzekļu, lai nosaktu visus savus izdevumus un iespēju saglabāt un palielināt savu
kapitālu. Tieši par to arī šobrīd, kā saka, runā klubs, rāda, stāsta, māca, ja, kā jūs varat iziet laukā no šī te nepārtrauktā finansiālā stresa, ja, un tā tad, nu, praktiski sasniegt savu finansiālo brīvību. Nu, kas tad būtu īsti jādara, lai varētu šo te stāvokli panākt. Ja? Tātad faktiski šobrīd, ko dara klubs? Klubs darbojās pēc koncepcijas Smart Money. Ja? Tātad, nu, faktiski radot šo te finanšu spilvenu, radot šo te iespēju. Praktiski partneri šeit var veidot savu finansiālo aktīvu, jo, lai jums būtu pasīvs, jums ir jābūt kaut kādam aktīvam, kas jums katru dienu, katru nedēļu dod kaut kādu finansiālo, kā saka, naudas summu. Ja? Tā tad runa būs šodien par naudu, būs runa par lielu naudu, būs runa par iespējām un par iespējām sasniegt tieši savu finansiālo, kā saka, neatkarību, brīvību. Ja? Tā tad runa būs par investīcijām, runa būs par investīcijām, kas ir pamatā arī mūsu klubā, tātad mēs esam slēgts investoru klubs, un šis klubs dod katram partnerim iespējas, dod iespējas, viens sasniegs savu finansiālo brīvību ātrāk, cits lēnāk, ja, bet jebkurā gadījumā šīs ir iespējas, šis ir instruments. Mēs apvienojam gan pieredzējušus investorus, gan arī iesācējus, ja, tātad pat tos, ja jums šobrīd nav līdz šim bijusi iespēja, ja, tā tad investēt, nav bijusi iespēja izveidot savu aktīvu, un, protams, šeit arī mēs saņemam kolosāls zināšanas, lai varētu tiešām attīstīties un iet uz priekšu. Tā tad pats, kā saka, kluba princips ir attiecību, kā saka, caurspīdīgums, jo tas arī bija viens no noteicošajiem faktoriem tieši man, ja, kad man nav nauda jāuztic kādam, ja, bet tā pašā laikā ir šis te attiecību uzticības, kā saka, caurspīdīgums vienam pret otru, ja, tātad pret partneriem. Un tas ir ļoti būtiski, ja, jo faktiski šādā veidā mēs viens otru atbalstam, ejam uz priekšu, un tā pašā laikā mūsu nauda atrodas pie mums, mūsu pārvaldībā. Ja. Tātad šobrīd mūsu klubs piedāvā pilnībā visus instrumentus un iespējas, lai jūs varētu nopelnīt naudu, neuzticot to nevienam citam. Ja. Tātad nauda atrodas pie jums, jūsu maciņā. Un tas ir nu, pats viens no svarīgākajiem, var teikt, faktoriem, kāpēc visi tie, kur ienāk klubā, kuri sāk saprast, šeit paliek un attīstās. Tātad mēs tirgojam pēc koncepcijas Smart Money, ja, tātad izmantojot zināšanas, jo mūsu kluba prezidents tiešām ir ar milzīgu pieredzi, ja, tātad šeit nedarbojās kaut kādi mistiski signāli, ja, daudz jau ir sapratuši, ka nu, īsti tas nedod šie te signāli vēlamo rezultātu, bet šeit darbojās pieredze un zināšanas, ja, tātad faktiski kuras palīdz veiksmīgi tirgoties un iet uz priekšu. Mūsu misija ir nodrošināt klientiem vai partneriem drošu un maksimāli pārskatāmu iespēju nopelnīt naudu, izmantojot kriptovalūtu tirgu. Nu, daudzus varbūt baida šis te vārds kripta, bet patiesībā visa pasaule šobrīd iet uz to, ja, tā tad notiek milzīgas izmaiņas tieši finanšu tirgu, un, protams, šī te jau 15 gadu pieredze attīstība, tieši kriptotirgus attīstība ir devusi tādu, kā lai saka, jau zināmu praksi un pieredzi, kādā virzienā šobrīd vispār attīstās pasaules finanšu sistēma. Ja? Tātad kriptotirgus. Būtībā tā ir vesela industrija un, nu jau var teikt, zinātne. Īpaši uzmanību mēs pievēršam tieši tam, lai jūsu līdzekļi būtu drošībā,
darbībā, jā, tātad kluba mērķis ir saglabāt un pavairot jūsu naudu, jā, tātad aizstāvēt tieši partneru intereses un nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumus tieši veiksmīgai kriptovalūtu tirdzniecībai. Nu, teiksim tā, ja kādam jau veidojās interese, ja vēlēšanās apmācīties šajā jomā, jūs, protams, mūsu kluba ietvaros ar laiku varēsiet to visu, kā saka, sasniegt un izdarīt. Drošība, ja, tā tad visi naudas līdzekļi atrodas jūsu personīgajā makā vai jūsu kontā, un jūs pilnībā varat kontrolēt savu naudu, ja. Šis nav tas variants, kad jums ir jāpērk kaut kāda paka, ja, vai ik mēneša kvalifikācijas pirkumi, jā, tātad šeit jūsu nauda darbojās jūsu labā, bet tai pašā laikā viņa atrodas pie jums. Mūsu treideri izveido savienojumu ar jūsu kriptovalūtu maku un nodrošina jums ienākumus, neprasot no jums pārskaitīt līdzekļus trešajai personai. Ja? Tātad nu, šis ir viens no tādiem galvenajiem kluba noteikumiem. Ja? Tātad ērti, droši un labi. Kādi ir jūsu ienākumi no jūsu depozīta vai no jūsu, tā teikt, finanšu portfeļa, kurš stāv pie jums jūsu maciņā? Tātad ik nedēļas 3 līdz 8%. Ja? Tātad, protams, viss ir atkarīgs no tirgus. Aprīļa mēnesis mēs zinām, ka tirgus bija diezgan, kā saka, slīdoši uz leju, bet neskatoties uz to, mēs vienmēr esam plusā, ņemot vērā to pieredzi un tieši šo te smart konceptu, ja, kurš tiek izmantots mūsu klubā, lai radītu, kā saka, un pavairotu līdzekļus. Ja. Tā tad praktiski jūsu nauda paliek vienmēr jūsu kriptovalūtu makā, bet mūsu profesionālie treideri strādā, lai sniegtu jums spēļņu. Ja, tā tad, nu, faktiski riska faktors, maksimālais riska faktors klubā ir 1%. Ja, tā tad, nu, faktiski naudas līdzekļu pārskaitījumi trešajām personām netiek veikti. Nu, tas nozīmē to, ka šeit tiešām jums ir jau ar laiku stabilitātes sajūta, ja, un tā sajūta, kad mēs tiešām ejam uz savu mērķi, attīstamies un mēs varam viens otram uzticēties. Smart klubs, ja, tā tad klubs tika izveidots 23. gada 12. decembrī pēc līderu iniciatīvas un lūguma, ja, tātad tie cilvēki, tie līderi, kur tajā laikā atradās kopā ar mūsu kluba prezidentu, faktiski redzot viņa spējas un zināšanas un attiecīgi pieredzi, ja, tātad izvēlējās šo te ceļu veidot savu klubu. Kluba dibinātājs un prezidents ir Lukas Beļinskis, pēc profesijas ekonomists un finansists, un ar 12 gadu treideru pieredzi, tātad dažādos hedge fondos, un praktiski šis nu jau ir viņam 4., kā saka, 5. buļļa tirgus, ja, tātad, nu, tie, kas jau ir kriptā iekšā, ja, zin, par ko es runāju, tātad buļļa tirgus. Nu, tie, kas vēl nav, tie, kas sāks tikai interesēties un ar šo te, kā saka, nodarboties, nu, noteikti saņems nepieciešamo visu informāciju un zināšanas. Un otrs klubā, kā saka, līdzdibinātājs ir Fēliks Kavērins, ja, jo pateicoties tieši šim te cilvēkam, viņa komunikācijām, arī viņa zināšanām, ja, tātad, nu, faktiski viņš ir atbildīgs tieši par visiem tehniskajiem jautājumiem, kas ir saistībā ar klubu, ja, tātad kopiena, community, kontakti. Kas man vēl šeit fascinē, tas, kad mēs esam ar viņiem nepārtrauktā kontaktā, ja, tātad gan ar Lukasu, gan ar Fēliksu. Es personīgi esmu līderu grupā, ja, tātad šeit tiek rēķināti, kā saka, ņemts vērā kluba dalībnieku intereses, ja, tātad tā ir sadarbība. Teiksim tā, šajā klubā nekas netiek pieņemts bez
kopējā līderu grupas, kā saka, lēmuma. Ja? Tā tad vienmēr tiek jautāts, kā labāk, ko darīt, ja? Kā mēs varam pieņemt tādu, kā lai saka, lēmumu, ja? Lai mums visiem būtu arvien labāk. Ja? Tā tad, protams, pirmais kluba mērķis ir šis te market makera status. Ja? Un tad, kad klubs sāka darboties, sākotnējais kluba biedru kapitāls, ja, tomēr mums ir kapitāls, kurš var teikt, kuru veido šī te kluba biedru kopiena, bija 241 tūkstotis. Nu, šobrīd mēs esam rokas stiepienā no market makera statusa, ja, tātad tuvojamies 18 miljoniem. Market makers, nu, protams, ka visas šīs zinības jūs saņemsiet klubā, tad, kad jau jūs esiet kluba biedrs, jo nu, mums ir kolosāls apmācības. Tātad, kas ir market makers, tas ir tirgus noteicējs. Ja? Tātad daļai mēs jau ar savu community iespaidosim kripto tirgu, ja? Tātad, nu, faktiski ar mums sāks rēķināties. Šeit gribu parādīt jums vienkārši jau slaidus, ja, tā tad attiecīgi sākot no kluba pirmsākumiem, ja, jūs redziet, kāds ir katra mēneša procents, ja, par kuru katrs kluba dalībnieks palielina savu, var teikt, aktīvu, ja, tā tad, nu, faktiski janvāra mēnesis pagājušais gads bija ļoti ražīgs, ja, protams, šobrīd situācija ir nedaudz izmainīsies, bet neskatoties uz to, katru nedēļu mēs esam plusā. Ja? Tātad, nu, būtībā pateicoties arī Lukasa milzīgajai pieredzei un tam, ko viņš dara. Šeit ir atskaita tieši jau par šo gadu, ja vēl par aprīlis neesmu ielikusi, bet neskatoties uz to, kad jūs daudzi, kas jau nodarbojās ar kriptu, ziniet, kad tirgus bija samērā sarkans, ja, bet neskatoties uz to, vienalga arī mēs esam gan marta, gan aprīļa mēnesī plusā. Tātad Smart klubs tā ir investoru un treideru kopiena. Ja? Tātad faktiski šeit tik viens, kuram radīsies interese, ja, var saņemt šīs te iespējas veidot sev kolosālu aktīvu, jo šis instruments nodrošinās jums pastāvīgus iknedēļas ienākumus. Ja? Tātad ieklausieties vēl vienreiz, katru nedēļu jūsu nauda, var teikt, maciņā pavairojās, un kas vēl ir svarīgi, šī nauda vienmēr atrodas pie jums. Nu, vispār kā tas darbojās, ja tie, kam vispār nav nekāda vēl līdz šim ne pieredze, ne saprašana, ja, tā tad šeit darbojās jaunākās tehnoloģijas, ja, jo viss ir īstenībā ļoti vienkārši. Mēs izmantojam konkrēti īpašumāku, kur ir izvēlējies klubs. Šis nav kluba maks, ja, vienkārši šis maks atbilst visām tām prasībām, kuras ir nepieciešamas, lai mūsu klubs veiksmīgi varētu darboties un attīstīties. Ja? Tā tad ir īpaša funkcija API, caur kuru tā tad treideris savieno visas mūsu maciņu API atslēgas, ja? Un tādā veidā tad, kad notiek kaut kāda darbība, ja? Tā tad tirzniecība, viss tas, ko dara Lukas savā makā, atspoguļojās, mēs redzam tātad rezultātus savā makā. Un jebkurā laikā, protams, kas vēl ir būtiski, jūs varat izņemt savus līdzekļus. Ja? Jūs varat izņemt ne tikai tos līdzekļus, kurus jūs katru nedēļu nopelnat, saņemat, bet, nu, ja jums ir nepieciešams, kā saka, pēc lielākiem līdzekļiem, lielāka kapitāla, protams, jūs daļu no sava, kā saka, depozīta varat atslēgt no API un brīvi izvadīt uz to resursu, kurš jums jau ir. Ja? Tātad, nu, respektīvi uz kaut kādu konkrētu kripta maksāšanas sistēmu. Tātad jūsu nauda vienmēr atrodas pie jums, un tas, ko jūs ar viņu dariet, ir tikai un vienīgi jūsu konkrētais lēmums. Protams, ir apusējas intereses, kā jau es teicu, ja? Tātad mēs uzticamies kluba prezidentam Lukasam, un Lukas uzticās mums.
mums, jo katru mēnesi, mēneša beigās, ja mēs tā tad samaksājam par padarīto darbu, 25% no mūsu nopelnītā, var teikt, mēneša profita mēs atdodam Lukasam par padarīto darbu. Un, protams, tādā veidā attīstās mūsu klubs. Ja? Tātad to mēs darām brīvprātīgi, jo izskaitīt no maka laukā trešā persona nevar neko, jo mūsu maks ir aizsargāts. Ja? Tātad mēs brīvprātīgi no nopelnītā pārskaitām Lukasam 25%. Tātad naudas pārskaitījumi trešai personai netiek veikti. Tā ir mūsu brīvprātīga rīcība. Nauda vienmēr atrodas mūsu makos, un samaksu mēs veicam 25% apmērā tikai pēc tam, kad mums jau ir saņemts rezultāts. Un, protams, kolosāla skola, kolosāls apmācības. Nu, kas vēl, kā saka, daudziem cilvēkiem šobrīd jau ar, protams, labiem ienākumiem, ja viņiem liekas, ka viņiem viss ir super, viņiem viss ir kolosāli, ja, bet, nu, kaut kad vienā brīdī, kā saka, šis te pasīvs, ja, šis pasīvs beidzās. Kāpēc? Nu, vienkārši ja jūs neradat šo te aktīvu, jūs visu laiku ņemat naudu tikai laukā, ja no kurienes, no kurienes tad kaut kad šis te maciņš, kā saka, naudas maiss aizverās. Bet šobrīd runājot konkrēti par klubu, ja, tā tad mēs palīdzam ikvienam, kuram ir interese, kurš ir gatavs ievērot visus mūsu kluba noteikumus, ja, tā tad mēs dodam šo te iespēju, apmācam, kā jūs varat sākt šeit investēt, ja, tā tad kā jūs varat kļūt par kluba dalībnieku un attiecīgi saņemt profitu katru nedēļu uz savu ielikto, kā saka, aktīvu. Tātad darījumi tiek atvērti un slēgti reizi nedēļā, nav noteikta tirzniecības grafika, tā var būt otrdien, tā var būt trešdien, tā var būt ceturtdien, piekdien vai sestdien, ja? Bet jebkurā gadījumā katru nedēļu mēs saņemam profitu no sava ieliktā maciņā aktīva. Tātad viss tas, ko Lukas veic savā makā, ja, tātad pilnīgi vienāds procents ienāk kluba dalībnieku profitā, ja, tātad maciņā, izmantojot šo te tehnoloģiju API atslēga. Un, nu, ko jūs dariet tālāk, ja, protams, tā ir pilnībā jūsu izvēle. Un reiz mēnesī mēs saskaitām kopā, vai tās ir 4 nedēļas vai 5, maijā noteikti būs jau 5 nedēļas, šobrīd mums aizvērās, kā saka, šis te aprīļa mēnesis, ja, tātad faktiski noslēgts ar 4 nedēļām, ar 4 nedēļu profitu. Un 1/4 daļu mēs atdodam par darbu. Tātad, kāda ir kluba nosacījuma, lai jūs šeit varētu ienākt, lai jūs varētu šeit sākt darboties, lai jūs varētu sākt veidot šeit savu aktīvu? Tātad ir vienreizēja kluba dalības maksa $30 apmērā, 30 USDT, tā ir dolāra ekvivalents kriptā, jā, tātad, un visi darījumi notiek izvēlētā kluba makā Valetrī. Tātad otrs, kas jums būs nepieciešams, protams, ne tikai naudas līdzekļi, bet arī šis te maciņš. Minimālais depozīts šobrīd mums ir 500 USDT. Tātad faktiski, kas jums ir vajadzīgs, nu, ja jums ir maz līdzekļu, tad jūs varat iesākt ar šiem te $530, paskatīties, pamēģināt, kā tas darbojās, bet ja jau jūs esiet, kā saka, ar zināmu pieredzi, jums ir iespējas, jums ir līdzekļi, tad, protams, lai jūs sajustu šo te, kā es saku, naudas garšu, ja, nu, nākat iekšā ar to finanšu, kā saka, depozītu, kur jūs šobrīd varat atļauties un, nu, rēķiniet 3 līdz 8% uz to portfeli, kā saka, uz to depozītu, kuru jūs ieliksiet savā maciņā. Minimālais, tad, kad jūs pieslēdzat šo te API tehnoloģiju, tātad API atslēgu ir 3 mēneši, ja? Tātad tas arī ir jāņem vērā. Vēl mums ir iespēja, papildus iespēja ikvienam sākot no depozīta 15,000, ja? Tātad veidot savu kripta portfeli,
ja, tātad portofīlio. Pateicoties Lukasa pieredzēji, ja, tātad faktiski viņš dod jums konkrēti konsultācijas, ja, ir atsevišķa grupa tieši investoru šajā mūsu klubā, ja, sākot jau no 10 000, tātad jūs gatavot tam, lai jūs paši patstāvīgi varētu sākt veidot savu, kā saka, portfeli. Un, protams, ja jūs to dariet, tad jums ir otrs noteikums, kas ir jāievēro, tā ir žurnāla vešana. Ja? Nu, tā tad praktiski par tām kripta monētām, kuras atrodas jūsu portofīlijā. Un galvenais, protams, ir ievērot visus kluba noteikumus. Ja, ja jūs ienākat klubā un pēc kāda laika esat nolēmis mūsu, kā saka, kluba atstāt, ja, tad nu, ņemiet vērā, kad atpakaļ jums ceļa vairs nebūs. Ja. Tā tad nu, tā ir jūsu un tikai jūsu izvēle. Tātad galvenais ir ievērot tiešām šo te lojalitāti vienam pret otru, ja, tātad ievērot šos te noteikumus. Tātad atvērt Valetrī maku, es domāju, ka tie, kas jau ar kriptu darbojās, tas nav nekas īpašs, bet arī iesācējiem, protams, mēs palīdzam, ja, sniedzam konsultāciju, kā jūs to varat izdarīt. Pats galvenais ir saglabāt visas savas paroles, pierakstīt, ja, tātad šeit ir ielagošanās atslēga šajā te maciņā un 12 atslēgas vārdi, ja, tā tad, nu, šobrīd tas ir noteicošais, lai jums vienmēr būtu pieeja jūsu makam, ja, tā tad, nu, glabājiet visu droši savā, kā saka, seifā, ja, lai jums vienmēr būtu šie te 12 vārdi pieejami un visas jūsu paroles. Un otrs, protams, jūsu personas dati, ja, tā tad profils, kas vēl ir svarīgi saprast, ka šeit jūs paši veidojat savu finanšu paroli, ja, tātad jūsu maks ir aizsargāts, viņa ir pieejama tikai jums. Tas nozīmē to konkrēti, kad neviens no jūsu maka cita persona naudu laukā izņemt nevar. Un visi tie, kas jau darbojās ar finansēm internetā, zina, kas ir 2FA, ja, tātad tas ir vēl viens drošības pasākums, ja, tātad pieslēdzot šo te Google autentikātoru, jums griezties katras 30 sekundes, mainās 6 ciparu kods, ja, tātad jūsu telefonā. Šādi izskatās no iekšas Valetrī maciņš, ja, tātad, nu, kā jau visi kripta maki, šeit ir dažādas kripta valūtas un, protams, kas jums ir nepieciešams, ja jums ir nepieciešams USDT, jo tieši šis te USDT ir noteicošais, ja, tātad jūsu depozītā attiecīgi un caur trona bloka ķēdi, ja, tātad tērs 20. Nu, ja jūs vēl esiet iesācējis kriptā, protams, mēs jums palīdzēsim. Kādā veidā šeit jūs varat uzsākt darboties? Ja jums ir kaut kāda cita kriptovalūta, jums jau ir kaut kāds resurs citā maciņā vai biržā, jūs varat šeit ievadīt jebkuru kriptovalūtu, kuru atbalsta Valetrī maciņš un apmainīt tieši uz USDT. Tātad pats galvenais jums ir jābūt kā minimums vismaz $530 un attiecīgi, protams, rēķinieties ar kaut kādām nelielām transakciju izmaksām. Ja? Tātad šobrīd tas ir tas, ar ko jūs varat šeit ienākt un sākt darboties, pamēģināt, kā tas viss notiek. Ja? Nu, daudzi saka, kas ir, kā saka, svapošana, ja, varbūt šis arī ir nedaudz svešvārds tiem, kas tikko sāk kripta pasaulē ienākt, ja, bet, nu, tā ir apmaiņa, ja, tā tad jūs makā varat apmainīt viena kriptovalūtu pret otru, ja, tieši tas ir arī tas, kā saka, tā darbība, ko šobrīd veic Lukas, ja, tā tad izvēloties kādu no kriptovalūtām, kur atbalsta Valetrī maciņš, ja, tā tad veicot konkrēti aprēķinus, ja, tā tad, kad valūta ir izdevīgi pirkt un kurā brīdī
brīdī viņu atkal apmainīt atpakaļ uz USDT. Jā, tā tad, nu, šīs te, kā saka, šis te svapošanas funkcionāls ir pieejams mūsu Valitrī maciņā. Jā, tā tad, nu, protams, kad jūs varat arī, ja jūs jau esiet kripta pasaulē, kā saka, jau nedaudz profesionāls, kā es saku, tad, nu, protams, varat šeit papildus paskatīties, pavērot, kā strādā sistēma tieši konkrēti instruments mūsu klubā. Vēl kas, tad, kad jūs uzliekat savu kapitālu uz API, jā, tā tad jums parādās šī te API atslēga jūsu maciņā, un viņas darbības laiks ir konkrēti Valitrī makā 4 mēneši. Ja? Tātad kluba noteikumos ir 3 mēneši, jums ir jātur šis te jūsu depozīts jūsu maciņā, bet konkrēti no paša maka, ja? Tātad API atslēga darbojās 4 mēnešus. Pēc 4 mēnešiem jūs vai nu pagarinat viņas darbības laiku, vai nu, ja jums negribat vairāk šeit, kā saka, palikt, ja, darboties klubā, jūs vienkārši varat uzrakstīt vai nu kluba menedžerim, lai jums atslēdz šo te atslēgu, vai nu pašam Valitrī makam. Šeit jūs redziet manus konkrētos, kā saka, profitus iknedēļas, jā, tātad viņi, protams, ir dažādi, jo viss ir atkarīgs no tirgus situācijas, jā, tātad faktiski, nu, šeit es saku tā, var neko nedarīt un vienkārši katru nedēļu saņemt naudu savā maciņā. Tātad iknedēļas profits konkrēti, kas atrodas jūsu makā. Lai varētu savienot šīs te atslēgas, jā, tātad šo te atslēgu, lai viņa būtu pieejama kluba prezidentam, mums vēl ir bots, jā, tātad bots, otrs, kas jums ir nepieciešams, tā ir telegramas bots, jā, tātad, un šeit darbojās tieši arī partneru programma, jā, tātad šis bots atbalsta konkrēti jūs kā partneri klubā, ja jūs esiet ne tikai investors, bet kļūstiet par līderi, jā, tātad palīdzat kluba attīstībai, jūs, protams, saņemiet pēc partneru programmas konkrēti papildus vēl pēļņu. Ja? Tātad faktiski šis ir tieši instruments, ar kuru jūs savienojat tātad savu Valitrī maciņu, nododot konkrēti savu API atslēgu, ja? Pieslēgumu, lai traders varētu iknedēļas, kā saka, darbības, lai atspoguļotos konkrēti jūsu maciņā. Tātad šeit, protams, tad, kad jums jau ir uzlikts jūsu depozīts uz, kā saka, maciņā uz API, nākošā darbība jūs atverat šo te botu telegramā. Kas vēl būtu jāzina jums kā investoram? Nu, man arī, teiksim, līdz šim, protams, ir bijusi neliela pieredze, jā, bet tieši konkrēti mūsu klubā noteicošais ir tas, kad mēs veidojam šo te aktīvu, ja, tātad saucamie saliktie procenti. Kā tas viss notiek, ja, ko nozīmē saliktais procents? Nu, tas ir tas, kad man ir divas iespējas, vai nu šo naudu izņemt un lietot savām vajadzībām, vai atkal papildināt un likt klāt savu, kā saka, portfeli, ja, tātad, un audzināt savu portofīlio. Nu, tas nozīmē to, ja jums, piemēram, ir $1000, ja, šī brīdī jūsu maciņā, un jūs saņemat nedēļā, pieņemsim 10%, lai būtu vienkāršāk rēķināt. Tas nozīmē to, ka nedēļā jums no jūsu $1000 nāk klāt 100. Un jau nākošajā nedēļā, ja jūs atkal šos te 100 pievienojat klāt šim te 1000, jā, tātad jums jau ir $1100, kuri jums nes pēļņu. Un otrajā nedēļā tātad jums jau ir 1100 un savukārt no 1100 jūs otrajā nedēļā saņemiet jau
$110, un tas nozīmē, ja jūs atkal audzināt tālāk savu portfeli, tātad trešajā nedēļā jums būs šie 10% jau no $1210. Nu, šim te nolūkam, kā jūs paši variet rēķināt savu, kā saka, finanšu depozītu, savu aktīvu, mums ir atsevišķi darbojās, kā saka, viņi var atrast Google tabuliņa, kā jūs variet izrēķināt to, ar cik jūs gribat sākt, ja, un ko jūs gribat saņemt pēc pusgada, pēc gada un pēc 2 vai pēc 3. Nu, tāpēc es saku reāli, šis ir instruments, jūs varat tiešām uzaudzēt savu pirmo miljonu un netik ilgā laikā, ja, jo tas viss ir pilnīgi reāli. Nu, bremze daudziem ir domāšanā, ja, nu, vai es esmu to pelnījis un vispār ar cik nulēm raksta šo te miljonu. Nu, tā tad, ja jūs šo te procesu turpināsiet ilgtermiņā, ja, ko garantē arī mūsu klubs, jūs noteikti kļūsiet par dolāru vai eiro miljonāru. Nu, kā darbojās partneru programma? Ja? Tā tad jūs variet kļūt par līderi šajā klubā un protams, kad šis ir darbs, līderis, tātad tīkla mārketings, tā ir profesija, un daudziem jau ir pieredze šajā te, kā saka, virzienā, bet jebkurā gadījumā mūsu klubs arī atmaksā šo te darbu, ja, tātad partneru programma, un katrs dalībnieks, kurš kļūst par līderi, tātad dodot informāciju tālāk papildus, saņem peļņu vēl pēc partneru programmas. Tātad pirmais līmenis no depozīta, tad, kad jums ienāk jauni dalībnieki, attiecīgi dod no viņu depozīta jums 10% jūsu, kā saka, maciņā peļņu papildus. Ja? Otrais līmenis ir attiecīgi 9%, tātad partneri jau savukārt 3. līmenis, 4. un 5. Ja, tātad līdz 5 līmeņiem dziļumā, attiecīgi 3, 2 un 1% no depozīta. Nu, šobrīd es teikšu tā, ka man 5. līmenī ir cilvēki, kuri nedēļā ir, kā saka, iespējas viņiem uzlikt pa 10 000, ja. Nu, būtībā nedēļas laikā no 5. līmeņa pārsvarā tie ir cilvēki, kurus vispār nepazīstu, ja. Nu, kaut kur nāk vēl papildus 100, piemēram, dolāri no partneru programmas. Ja? Tā tad, nu, faktiski, kas vēl ir svarīgi, kad mums notiek katru nedēļu apmācības, ja, tātad mēs iegūstam zināšanas par kripta bāzes zināšanas, šos te seminārus, workshopus vada Fēliks Kavērins, ja, nu, piemēram, tēma kapitāla pārvaldības stratēģija, vai, piemēram, kāpēc ir svarīgi mācīties apgūt kriptovalūtu tieši investīciju jomā. Tātad atšķirības starp kriptovalūtu tirgu un akciju tirgu. Podkasti, ja, tātad podkasti šeit pārsvarā piedalās kluba prezidents Lukas Beļinskis, kurš arī stāsta par esošo situāciju, ja, tātad dialogs par interesantām tēmām. Piemēram, kā saglabāt savu kapitālu laikā no 25. līdz 30. gadam, ja, tātad visi runā par finanšu krīzēm, ja, par ekonomikas krīzi, kas šobrīd notiek. Esošā situācija šobrīd gan kripto tirgu, gan fondu tirgos, ja, tātad, un, protams, mūsu mērķis market maker status, iespējas, ko tas mums tuvākajā laikā dos. Tāda tēma, interesanta tēma, pie kā novedīs Trumpa rīcība šobrīd, ja, un, nu, faktiski mēs visi zinām, tie, kas seko līdzi, ka Trumps ir pilnīgi, kā saka, 100% novērtējis kriptotirgus iespējas, ja, tātad kriptovalūtu iespējas, un viņš atbalsta šīs te pārmaiņas, ja, tātad finanšu pasaulē. Workshopi pie Lukas, ja, tātad, nu, tieši arī tie, kas jau veido savus, var teikt, portfeļus, attiecīgi saņem papildus iespējas. Mums ir biblioteka, jā, tātad visi aktīvie partneri, kur šobrīd atrodas klubā, protams, visa informācija ir pieejama arī bibliotekā ierakstos, jā, tātad semināri,
Šis formāts ir domāts tieši dalībniekiem, tiem dalībniekiem, kuri savas zināšanas grib nekavējoties, kā saka, izmēģināt praksē. Podkasti, jā, tā tad, nu, šeit, protams, ļoti interesantas tēmas, jā, tieši par finansēm, par to, kā mēs varam izmantot klubu, jā, tuvākajā laikā, kādas ir prognozes, protams, kripto bāze, ja, kā vispār darbojās kripto tirgus, ja, šobrīd nāk visādas, kā lai saka, tehnoloģijas un iespējas, un, protams, salīdzinājumu par to, ar ko atšķirās mūsu kluba tieši darbība, jā, tā tad smart kluba tirzniecības veids, jā, no visiem signāliem, no attiecīgi no dažādiem botiem, jā, ko šobrīd piedāvā. Un kāda ir šī te atšķirība. Un, protams, arī tieši psiholoģija, ja, tā tad līdera personiskā izaugsme un tās lietas, kuras ir vajadzīgas tiem cilvēkiem, kuri tiešām ir izvēlējušies šo te profesiju, attiecīgi multilevel mārketings. Ja. Un, protams, prezentācijas Krievu valodā notiek katru dienu no pirmdienas līdz piekdienai konkrēti. Ir atsevišķa viesu grupa vai čats, ja, un jūs varat, protams, arī piedalīties mūsu grupas prezentācijās, tas vēl ir papildus. Tātad bibliotekā jūs atradīsiet atbildes uz daudziem saviem jautājumiem un, protams, variet rakstīt un saņemsiet atbildes. Tātad, kas vēl ir papildus no visa tā? Teiksim, kas jums būtu jāzina, ja kādas vēl ir iespējas, tātad jūs varat izmantot šo te partneru programmu, bet jebkurā gadījumā mūsu kluba pirmais un galvenais mērķis ir, lai dalībnieki pēc iespējas īsākā laikā sasniegtu šo te depozītu $100,000. Varbūt kādam tas liksies pārāk daudz, ja, kāds teiks, nu kas ir 100,000, ja, bet jebkurā gadījumā papildus jūs sāksiet veidot savu spota portfeli, ja, sākot no 15,000 USDT, ja jums atrodās jūsu valetrī maciņā, jūs varat sākt saņemt zināšanas papildus, jo, protams, lai veidotu spota portfeli, jums ir nepieciešamas finanses, ja, tā tad, nu, ne no kā nekas nerodās. Sākot no 20,000 ir apmācības tieši pie Lukasa, ja, runājot par smart money koncepciju, ja, tā tad trader zināšanas tie, kas vēlās, var apgūt, un jau no 100,000 tā tad ir pilnīgi personīgais kluba prezidenta atbalsts, konsultācijas, un, nu, tas ir tas, uz ko mēs visi ejam. Šobrīd mūsu klubā ir akcija, viņa aizsākās 10. aprīlī un turpināsies līdz 14. jūlijam. Šī jau ir 5. akcija pēc kārtas, ja, tātad, nu, ko jums dod akcija, tās ir papildus iespējas. Nu, bet par visu to jau atsevišķi, kā saka, konkrētā sarunā, ja jūs nolemsiet kļūt par mūsu kluba dalībnieku. Un, protams, apmācības, kuras jūs variet iegūt, jaunas zināšanas. Noteikti klubā jums mainīsies priekšstats vispār par finansēm un par to, kas šobrīd notiek finanšu tirgu. Un praktiski mēs ejam uz pirmo savu mērķi, ja, tātad status market makers. Kopienas kapitālam ir jābūt minimums 20 miljoniem. Šobrīd mums trūkst tikai mazliet. Ja, jo tas ir tas, uz ko mēs šobrīd ejam, un, protams, tas ir tikai pirmais līmenis, ja, tātad šie 20 miljoni kluba kapitāls, jo nākošais būs 40 miljoni, būs 50 un tā tālāk, jo vairāk mēs izaugsim šajā te jomā, jo vairāk ar mums rēķināsies viss kripto tirgus. Un tātad šis te revards šobrīd jums palīdz arī attīstīt savu, kā saka, kapitālu, tur vēl ir papildus bonusi, un, protams, tad, kad jau mēs sasniegsim šo te market makera status, tā ir papildus procentuālā likme, ja mums visiem kā kluba dalībniekiem. Nu, sāciet kaut ko no jauna. Šobrīd šī ir iespēja.
iespēja ikvienam, kurš klausīsies, arī varbūt ierakstā šo te informāciju. Un galvenais nebaidieties, jo nu, bailes ir tās, kas paralizē daudzas mūsu, kā saka, darbības un kas nedod mums jaunas iespējas. Nebaidieties sākt pat no nulles, nebaidieties, ja jums kaut kur ir, kā saka, bijusi negatīva pieredze vai nav veicies, ja, jo, ja jūs meklējat tiešām nopietni ilgtermiņā jaunas iespējas, kā pavairot savas finanses, kā izveidot savu aktīvu, lai varētu dzīvot no pasīva, ja, tā tad šī ir jūsu iespēja kļūt par mūsu startautiskā Smart kluba partneri. Mums ir visi instrumenti, mums ir sistēma, mums ir zināšanas, kuras noteikti, ja jūs, kā saka, pieņemsiet lēmumu un sāksiet darīt, aizvedīs jūs līdz konkrētiem rezultātiem. Jums nav nepieciešams redzēt visas kāpnes, vienkārši izdariet, kā saka, speriet pirmo soli. Mārtiņš Luters Kings jaunākais. Vēlu visiem pieņemt sev vispareizāko lēmumu. Ja esmu jūs ieinteresējusi, noteikti rakstiet vai zvaniet tam cilvēkam, kurš jums iedos šo te informāciju. Un, protams, saņemsiet konkrēti palīdzību, konsultāciju, un lai jūs veiksmīgi varētu startēt un lai jūs gūtu savus rezultātus. Līdz nākošajai reizei. Atā!